Šīs sarunas tēma būs par to, kāpēc gudras sievietes pieļauj to, ka pret viņām slikti apējās. Kāpēc ir tādas sievietes, kuras ir gudras, bet viņas turpina palikt vietā, kur pret viņām ir slikta attieksme. Viņas ir gudras, viņas ir izglītotas, viņām ir ļoti labs darbs, viņas ir veiksmīgas, viņas ir labas mammas, lieliskas darbinieces darbā, bet attiecībās viņas pieļauj, ka pret viņām slikti izturās. Viņas pieļauj attiecībās to, ko viņas nekad nepieļautu citā vidē, bet attiecībās pieļauj. Vai esat kādreiz par to aizdomājušies? Kāpēc tā ir? Un tad, kad šī sieviete satiek savus draudzenes, radus un paziņas, tad viņas var saskarties ar to, ka būtībā apkārtējie cilvēki jau sen redz, kādas ir viņai attiecības, un jau sen saka visādus padomus un novērojumus no malas. Piemēram, kad kā tas ir iespējams, ka tu to nesaproti, ka tu to neredzi, ka tavas attiecības ir tādas. Brīnums par to, kāpēc tu vēl joprojām esi tajās attiecībās, kāpēc tu neesi aizgājusi. Kādi citi var teikt, ka es gan tavā vietā tā nekad nebūtu iegājis tajās attiecībās, tā nesaprotu, ko tu tur vispār dari. Vai dzīvē tiešām ir tik vienkārši, kā tie cilvēki no malas runā? Tu taču vienkārši aizej prom, nepieļauj, ka pret tevi tā attiecās, tu esi daudz vērtīgāka nekā viņš pret tevi izturās, vienkārši dodies prom. Ja tas būtu tik vienkārši, tad jau neviens cilvēks nepaliktu tādās attiecībās, kur pret viņu ir slikta attieksme. Tāpēc ir interesanti šo tēmu paskatīt dziļāk. Nevis ar to domu, ka mēs nosodītu tos cilvēkus, kas paliek tādās attiecībās, kur pret viņiem slikti izturās, bet drīzāk vairāk saprast, kāpēc tā vispār notiek. Jo tiešām normālā gadījumā cilvēks sajūt, ka pret viņu slikti attiecās, saprot to un tad aiziet prom. Bet ir cilvēki, kuri turpina palikt tādās attiecībās. Variet padomāt paši par sevi, vai jums ir tā gadījies, ka atvainojieties, lai gan neesat vainīgi. Vai apklustiet, lai neizceltos konflikts. Labāk neko neteikt, lai nebūtu konflikts. Vai arī pārliecināt sevi, ka attiecībās jau taču nav tik slikti. Ir jau arī labie brīži attiecībās, nav jau tā, ka visu laiku ir slikti, un viņš, piemēram, kādā brīdī pēkšņi ir emocionāls, bet pēc tam nākamajās 5 minūtēs jau atkal ir mierīgs. Tā sajūta, ka varbūt es pati pārspīlēju kaut ko tur, tā kā man tā emocija paliek ilgāk, bet otrs cilvēks tik ātri jau nomierinās, ka varbūt es pati pārspīlēju, ka man tādas ir sajūtas attiecībās. Vēl, protams, varbūt kādam ir bijusi tā cerība, ka kādreiz tas mainīsies. Vai nu tu pati jau vairs nebūsi tik emocionāli jūtīga uz viņa reakcijām, uz viņa vārdiem, uz viņa attieksmi, vai arī tas otrs cilvēks mainīsies. Un ja kaut viens no šiem jautājumiem liek aizdomāties, tad vienkārši svarīgi to pamanīt. Svarīgi to pamanīt, nav jāatbild te komentāros, nav jāatbild skaļi par to, bet vienkārši novērot sevi, vai tās situācijas ir tādas pazīstamas. Tagad mēs varam apskatīt gadījumu. Ir 2 sievietes, piemēram, viņas piedzīvo līdzīgu situāciju, ka pret viņām slikti attiecās. Viena sieviete to attiecībās pamanītu, viss. Man vīrietis, piemēram, bļauj virsū, mani nosauca tādos nelabos vārdos, apsaukāja,
viss man tas nav vajadzīgs, es uzreiz momentāni eju prom no tām attiecībām un visu attiecības dabiski izjūgu. Bet tad ir otra daļa sieviešu, kuras piedzīvo tādu pašu situāciju, ka uz viņām bļauj virsū, bet viņas turpina palikt tādās attiecībās. Kas ir tas, kas nosaka to atšķirību starp vienu un otru sievieti? Kāpēc vienas sievietes var aiziet uzreiz, un kāpēc ir tādas, kuras turpina palikt tādās attiecībās? Es, protams, nesteigšos atbildēt uz šo jautājumu, kas ir tā atšķirība. Gribu, lai padomājat jūs vairāk par šo, kāpēc tā vispār ir. Bet, nu jā, tas ir tas, kas fascinē visvairāk, ka tā ir. Es pati esmu bijusi attiecībās 5 gadus, kur pret mani slikti izturās, bļauj, noniecina, pazemo, pat draudus esmu piedzīvojis, pat to, ka man iesit. Bet bija laiks, kad es turpināju palikt tādās attiecībās. Tāpēc es ļoti labi saprotu tās sievietes, kuras ir tādās attiecībās, kur pret viņām slikti izturās, un viņas turpina palikt tādās. Turpina palikt. Un nav nemaz tik viegli aiziet. Nākamā lieta, ko mēs varam apskatīt, ir tā tēma nevis par to, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc viņš tā dusmojās, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc viņš tā dara. Bet drīzāk aizdomāties par to nākamo lietu, kāpēc ir tā, ka sieviete tik ilgi paliek tādās attiecībās. Kas ir tas viņā, kas viņai liek palikt, nevis aiziet prom? Un tas jautājums nav domāts, lai vainotu tās sievietes, ka viņas paliek tādās attiecībās, bet drīzāk, lai vienkārši saprastu. Jā, viens variants ir pašciena pret sevi. Vēl variants, ka bailes notur attiecībās. Dažreiz ir tā, ka sievietes var gadiem meklēt atbildes par otru cilvēku, kāpēc viņš ir tāds, bet nemaz nesākt aizdomāties par sevi. Kāpēc es vispār palieku tādās attiecībās? Jā, tas ir arī, kā te raksta, ka bailes palikt vienai, bailes par to, kad vienai būs grūti izdzīvot. Tas arī bija daļa no manām bailēm, kāpēc es paliku attiecībās. Jā, vienkārši bailes palikt vienai. Un vispār, pilnīga nesapratne par to, kā būs dzīvot vienai. Bet, tur daudz sajūtas apakšā, tur nav tāda vienīgā atbilde, un katra situācija ir individuāla. Bet interesanti ir tas, ka ir svarīgi uzdot jautājumu arī par sevi, kāpēc es palieku. Nevis kāpēc viņš tā dara, bet kāpēc es palieku. Jo būtībā nevienā citā situācijā, nevienā citā vidē sievietes bieži vien nemaz neatļautu, ka pret viņām tā izturās. Tā kā nekur jau arī nav tāda attieksme, visbiežāk kā tikai attiecībās. Un ja gadījumā jau vairākas reizes to esi aizdomājusies, ka šī situācija ir arī daļa par tevi, stāsts par tevi, tad, piemēram, kad tu jau samanīji, kad varbūt ka tas izklausās pēc tevis, varbūt tā ir līdzīga situācija, kā tev ir bijis. Varbūt nav nepieciešams uzreiz pieņemt lielus lēmumus, bet varbūt pietiek tikai ar vienu soli, sākt izprast savu situāciju būtībā dziļāk. Un kad ir izprasta situācija dziļāk, tad to jau var sākt risināt. Bet fokusu novirzīt nevis uz viņu, kāpēc viņš tā dara, bet kāpēc tu paliec. Kāpēc tu samierinies, kāpēc tu pieņem, kāpēc tu vēl joprojām tur esi. Tā komentārs, ko Arnita raksta, ir varbūt no bērnības. Tās pazīstamās sajūtas ciest. Jā, tā arī ir situācija, ar kuru mēs strādājam ar sievietēm sesijās, jau tālāk terapijā, kad ir piedzīvots, piemēram, ka vecāki savā starpā neprata sadzīvot, vai kāds no vecākiem dzēra, un tad mājās nebija miers. Tās pazīstamās sajūtas, kad ir bailes, kad ir nedrošība, un tas šķiet normāli. Jā, tādas situācijas arī var būt.
Individuālās sarunās, viens pret viens, kad sievietes atnāk pie manis konsultācijām, mēs izprotam to konkrēto situāciju, kas ir konkrētai sievietei. Un nevis meklējam to, kas ir vainīgs, bet kāpēc tā ir. Vienkārši skatāmies uz tavu pieredzi, taviem jautājumiem, kas ir aktuāli, un to, kas tev palīdzētu pieņemt lēmumus, pareizos lēmumus priekš tevis, saskaņā ar tavām vērtībām. Ja tu jūti, ka tu vēlies izpētīt savu situāciju dziļāk, tad tu vari pieteikties sarunai, tur mēs vairāk apskatīsim tavu konkrēto situāciju.